Grāmata Derek Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļa saīsinājumā. Un iepriekšējā reizi mēs apskatījām tādu lietu par visaugstā uzraudzības ceļiem, kas iedalās visaugstā uzraudzībā un visaugstā darbībā. Un šoreiz mēs apskatīsim tādu tematu kā pasaules vadības kārtība. Zemes kārtība līdzinās debesu kārtībai. Un atkarībā no cilvēka brīvās izvēles mainās cilvēka un pasaules liktenis, arī sabiedrības liktenis un dažādu valstu un tautu liktenis. Viss atkarīgs no brīvās izvēles. Debesu valsts, tā saucamā debesu valsts, garīgās pasaules līdzīgas zemes valstī. Visaugstais radīja garīgo pasauli līdzīgi zemes pasaulē. Taisnas tiesas sakarā. Jo cilvēks ir tiesājams saskaņā ar radības mērķi, vai atbilst mērķim vai neatbilst. Tātad katrs cilvēks iet caur tiesu un visaugstais skatās, vai atbilst mērķim vai nē. Tāpat arī šie zemes kārtība ir, kad mēs dažādas lietas, dažādas ražojumus, izmantojam sadzīvē, un tad skatāmies, vai šis ražojums atbilst mērķim vai neatbilst, vai viņš ir sabojājies, vai viņš ir, nevajadzīgs, piemēram, kļuvis, neizpilda savu uzdevumu, vai atkal ļoti labi izpilda savu uzdevumu. Saskaņā ar šīm lietām mēs arī pieņemam lēmumu, vai ko darīt ar šo objektu vai šo ražojumu, piemēram. Tāpat arī visaugstais ar mūsu pasauli. Mēs sevi vienmēr attaisnojam. Esam sev advokāti. Tas ir tā, no malas jau cilvēks sev neredz, otrs tikai redz no malas. Un ir, kas mūs var nosodīt un kas var mūs attaisnot. Un viss noteiktā kārtībā ir augšā garīgajās pasaulēs, un tāpat arī šeit virs zemes. Par visu cilvēku darbību, jūtām, domām, runu ir vērtējums. Un tāpat ir tiesa garīgajās pasaulēs. Mēs piedalāmies tur tiesā. Nevis saņemam uzreiz spriedumu. Tad spriedums uzreiz nenāk, pēc kāda laika nāk spriedums. Atkarībā no apstākļiem, atkarībā no dažādām situācijām. Zemākā tiesa un augstākā tiesa ir. Zemākā tiesa ir 3 tiesneši mantiskās lietās. Tas ir Izraēla tautā, kas bija. Un Toras laikos tas ir, tad, kad bija Izraēla tauta, 1. 2. tempļa laikā. Tātad zemākā tiesa un augstākā tiesa. Zemākā tiesa ir 3 tiesneši, kas izskata mantiskās lietas. Tālāk nāk augstākā tiesa ir 23 tiesneši, kas lemj par nāves sodu. Attiecīgi kādam cilvēkam, kas ir nopelnījis šo lietu. Bet visaugstākā tiesa, augšējā tiesa, ir 71 tiesnesis, kas lemj par visu tautu. Bet augšā garīgajās pasaulēs ir tāda pati kārtība. Tātad vesela tiesa hierarhija augšā spriež par mūsu likteni. Visaugstā priekšā ir viss atklāts. Visaugstajam pašam kā tādām nav vajadzīga tiesa sistēma, jo visaugstais pats var tiesāt personīgi, bet visaugstais izveidoja tiesu priekš mums, lai mēs varētu sagatavoties un piedalīties šai tiesā. Te autors saka, ka cilvēks tiek tiesāts katru dienu, vai atbilst mērķim vai neatbilst. Bet galvenās tiesas ir reizi gadā, tā saucamā Roš hašanā dienā. Katru gadu šai Roš hašanā ir. Visa radība iet caur tiesu, vai atbilst mērķim vai neatbilst. Un ir arī tiesa Roš hodeša katru mēnesi. Katrā jaunā mēneša 1. dienā ir Roš hodeša tiesa. Atkarībā no iepriekšējā mēneša, kādu dod budžetu
saskaņā ar gada kopējo budžetu, kādu budžeta daļu atskaitīt nākamā mēnesī. Un arī pēc nāves cilvēkam tiesa, ja, vai ir izpildījis savu dzīves uzdevumu, vai nav izpildījis. Tātad Roš Hodeš, Roš Hašanā un pēc nāves tiesa. Visaugstais grib, lai mēs būtu gatavi tiesai. Un tātad, lai būtu gatavi tiesai, mums jāpamostās uz šī zemes, šī dzīvē. Un ļoti svarīga ir šī čuvā procedūra pirms Roš Hašanā. Nu, te vēlreiz atkārtosim par šo čuvā procedūru. Tas nozīmē, ka cilvēkam ļoti svarīgi ir atgriezties no kādiem nepareiziem ceļiem, ja, kur cilvēks dara pārkāpums un to visu nožēlot un atstāt vēlmi grēkot. Atstāt vēlmi, tas ir galvenais. Ja nav vēlme grēkot, ja, nu tad jau tas pārkāpums arī pats kā tāds izdzēšas. Jo galvenais jau ir radīt cilvēkā šo mērķi, šo vēlmi, pārtraukt vēlmi grēkot, jā, nu tā. Nu, te saka, ka tiesnesis nevar sodīt vairāk nekā prokurors pieprasa. Tad te ir tiesa pēc nāves. Ir tāpat kā zemes tiesa, bet tā ir taisnīgāka tiesa. Jo, nu, tur viss ir atklāts visaugstā un tiesas priekšā. Ir domas, ir darbi, motīvi, runa. Tur neko nevar apslēgt. Visaugstais pats personīgi piedalās visās tiesās. Visaugstais ir vidū, un visaugstajam pa kreisi malahim, kas ved uz kreiso pusi. Tā tad var teikt prokurori, jā, puse, un pa labi ir malahim, kas ved uz labo pusi, tā tad advokāta puse. Un ir, kur visaugstais pats ir personīgi tiesas priekšsēdētājs. Un tas ir mums ļoti par labi, jo vienmēr tad tur nāk lielāka žēlastība klāt. Jo, nu, malahim jau notiesās pēc taisnas tiesas, tur nebūs žēlastības vispār, bet žēlastība nāk tikai no visaugstā. Un, nu, tā tad ir, kur visaugstais ir tiesas priekšsēdētājs, vai arī ir tikai visaugstā klātbūtne. Tā tad tur ir stingrāk viss, jo viss no malahim atkarīgs ir. Visaugstais ņem vērā visas mūsu realitātes un tiesā ar dažādām procedūrām. Tur visi aspekti atklāti ir. Un tur pilna īstenība. Tātad, nu, kā jau teicu, ja, visas darbības, domas, runa, jūtas, viss ir 100% atklāts, arī motīvi. Nu, šī pasaulē, nu, šeit policija arestē, piemēram, cilvēku, ja, kāds cits apsūdzētājs šo cilvēku arestēto apsūdz. Nu, ja nav apsūdzība, tad netiesā. Nu, bet ja tiesā, tad ir atklāja šo lietu un ir liecinieki, atklāja un nodod prokuroram un meklē apvainojums vēl vairāk šis prokurors, bet advokāts cenšas attaisnot. Tad tiesa noklausās gan prokuroru, gan advokātu, un tad lemj, vai cilvēks ir vainīgs vai nē. Un ja cilvēks vainīgs, tad tiesa lemj, kāds sods pienākas. Tā tas notiek mūsu pasaulē. Bet garīgajās pasaulēs ir tāds likums, ja 99 malahim apsūd cilvēku, bet viens aizstāv, tad cilvēks var uzvarēt pat tiesu. Tāda sistēma pat pilnīgi tur pastāv. Cilvēks pats izveido advokātus un prokurorus ar miljoniem. Tātad, kā jau iepriekšējās lekcijās te bija runa, cilvēks dara labu ar savu brīvo izvēli, veido labo malahim. Tas cilvēkam advokāts. Ja cilvēks dara sliktu ar savu brīvo izvēli, rada slikto malahim, tas cilvēkam prokurors. Un mēs katru dienu radām sev vai nu prokuroru vai advokātu. Bet gadās, ka mēs radām arī šos malahus invalīdus, ja nepabeidzām labo darbu kārtīgi un līdz galam. Tātad katrs labs darbs, ko mēs darām, ir jādara kārtīgi, pareizi, pilnīgi un līdz galam. Bet, ja izdarām nepilnīgi, nu tad šie malahim invalīdi, nu te salīdzinām tā, kad, piemēram, ja, nu, piemēram, it kā būtu šim malaham, ja, cilvēku forma, ja, tad
Tad būtu malahs bez rokas, piemēram, bez kājas, tur, piemēram, bez kaut kāda citas sastāvdaļas, ja? Tas būtu tā kā invalīds. Un tas tāpēc, ka mēs neizdarām šo labo darbu kārtīgi līdz galam un precīzi. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī slikts darbs. Ja ir nopietni izdarīts, ja, nu, tad rodas slikts malahs. Nu, tad slikts darbs rada slikto malahu. Tā tad cilvēks rada pats sev šos lieciniekus. Vai nu kas ir ar cilvēku, vai kas ir pret cilvēku. Un katrs malahs ir savā dzīves aspektā. Nāk no savas dzīves situācijas, ja, kur cilvēkam ir bijusi pārbaude, kur ir bijis jāiziet šis tests, ja, šai poligonā, šai mūsu pasaulē. Katrs pārbaudījums rada šo savu malahim, šo savu malahu. Jo katrs malahs atver savu dzīves notikumu. Tad visi šie malahim salasās kopā, un tad ir pilna aina šai garīgai pasaulē, kad cilvēks nāk, pēc nāves nāk uz šo tiesu. Bet šīs pasaules tiesa nav pilnīgi īsta, jo, var daudz ko apslēpt, ja, varbūt netaisnīgi tiesa arī dažas reizes, ja, kur cilvēks netaisnīgi tiek notiesāts, cik nav tādu gadījumu bijuši. Bet garīgajās pasaulēs visaugstais vērtē gan kvalitāti, gan kvantitāti. Tad, kā jau mēs te teicām, ja, kad tur ir viss atsakts, tur netaisna tiesa nevar būt. Tā tad viena cilvēka darbība, ko cilvēks izvēlējies darīt, rada vienu malahu pēc daudzumu. Katram cilvēkam tā tad ir daudzi, tā saucami prokurori, no dažādiem iemesliem, kur cilvēks ir, darījis sliktu, ja, mantiskajā ziņā, vai miesas bojājums, vai pat slepkavību izdarījis, ja, un nāk no daudz aspektiem, daudz argumenti, līdz nonākam līdz šiem malahiem, ja, jo neko cilvēks nedara tāpat vien. Varēja labu izdarīt, bet izdara sliktu. Tā tad soda arī par noteikto laiku, kad cilvēks ir rīkojies, ja, laika perioda. Tā tad ir viens liels prokurors, ja, cilvēkam, bet apkārt daudz mazāk prokuroru. Tās ir ļaunās rīcības sekas, vesela kompānija. Un vēl ir arī sekas. Tātad, ko es varētu teikt par šīm sekām, ja? Cilvēks ar savu iespaidu ir izdarījis ļaunu darbu, kas atstāja uz otru cilvēku iespaidu, savukārt tas atkal ķēdītē iespaidu arī cits cilvēks, kas ir liecinieki, piemēram, šim ļaunam darbam, ja, vai tieši saistīti kā cietušie kopā šo cilvēku. Tā tad arī sekas nāk līdzi, ja. Tur arī savu hierarhijā ļauniem šiem malahim nāk cilvēkam kā prokurori. Tāpat labs darbs arī rada labas sekas, arī savas sekas pozitīviem malahim. Un tad ir daudz pozitīvo malahu, cilvēks ar savu labo darbu, ja, ar savu labo rīcību atstāja iespaidu uz nākošo cilvēku, ja, un savukārt citi, kas šo visu redz, vai kas ir atkarīgi no tā cilvēka, sajūt šo labo darbu, un tas rada atkal savukārt daudz pozitīvos malahus. Tātad mūsu pasaules tiesa ir līdzīga garīgās pasaules tiesai daudzos aspektos. Paldies!